Nu, es jau nosaucu divas noteikti, kuras nevajag, ja? Tas ir stabili. Es varu atkārtot, tad divriņķa elektriskā plīts un 2,6 maģis. Kāpēc man viss bija pa 2? Tās nevajag, var sakot, ja? Un man liekas, ka svarīgi ir neapgrūtināt sevi ar neko. Riteņbraucējs labs cilvēks, viņam ir jāatrod labi cilvēki. Kā arī šajā pašā starp citu stāstā, es tikai aizbraucot līdz Viļņai, ko 30 km sapratu, ka man īsti nav kur palikt, ja? Un man nav guļamais līdzi. Un tad es vienkārši braucu iekšā mājā kaut kādā lauku tur un prasīju, vai viņiem, pēc Latgales savas pieredzes, Latgalē, labdien, Latgales pieredzes, vai viņiem nav gadījumā sienas kaut kāds, kuras varam mierīgi pārgulēt. Un viņi man ievilka mājās un taisīja vakariņas, un tur ar čali izrunājos, cik maksā bembis pie mums un pat cik Nokia var nopirkt, un ka pie mums ir izdevs dārgāk secinājām. Un no rīta viņi brauca uz Viļņu un iekrāmēja man smagajā un aizveda līdz Viļņai. Tā, viss ir, man liekas, ja tev ir ritenis, tev neko vairs nevajag īsti. Es esmu redzējis, ka ir. Es neesmu redzējis apliecību tik bieži kā ķiveri. Ķiveri ir vieglāk pamanīt, jo apliecību neviens neliek uz galvas. Es nezinu, ko dara? Ja brauc no kalna lejā kaut kur Alpos, es domāju, ka tas var arī uzvilkt ķiveri, bet tā. Apliecību neņem līdzi? Kalnos? Kalnos apliecību nē. Tur tieši to nē. Pilsētā varētu noderēt apliecību. Es nezinu. Tā, man liekas, ir kaut kāda tāda kultūras lieta, kur ir grūti tagad ieradināt sev. Ja pēkšņi visi sāktu braukāt, un ja man katru dienu stādinātu ceļu policijā un liktu sodu, droši vien, ka uzliktu, bet tā, nezinu, nav. Man liekas, ka velosipēdiem ir labā lieta ir tā, ka viņi ir daudzāk nekā bija. Tas ir uz labu. Jo tajā laikā, kad es vēl biju jauns un kad bija kaut kādi tikai, es atceros, man bija veļuks, vēl bija Jurim, Juris vēl nebija nopirkts. Varbūt bija 10, man liekas, kopā. Mums veļuki, un tad baigi tur bēdāties par to, ka mums speciāli nepārtājas trotuārus un ka mūs visi nerespektē, bija muļķīgi, bet ņemot vērā, ka tagad ir daudz tie braucēji, es domāju, ka viss notiek uz labu un tu nevari domāt par riteņu kultūru, ja viņi ir 2. Ja viņi ir vairāki, tad arī sāk veidoties kaut kāda kultūra, kad daudzāk ar to ņemās. Vienīgais, ko es gribētu, lai visi sāk darīt, lai visi sāk zvanīt. Man liekas, tas ir kolosāli. Jo visi reāli raustās no tās zvanīšanas, bet cilvēks, man liekas, nobīstās daudz vairāk nevis no zvana, bet no tā, ka viņam tur kaut kur paskrien garām tas ričuks. Ja tas ir pa kilometru, es jau vienkārši dažas reizes, man arī ir grūti zvanīt, bet ko es atrisināju, es vienkārši braucu un dažreiz ik pa brīdim vienkārši pazvanu. Tip for fun. Un tā, ja es redzu kaut kur tālumā iet, tipi muzicēju un tā. Bet tā es mēģinu zvanīt visu laiku, lai tiktu pāri. Kāpēc tur sa hokeja tāori man arī tīpināt? Es domāju, ka jā. Tas daudziem izraisa pozitīvas asociācijas, domās, ka vārti vai kaut kas tāds. Dinamo riktīgi, yes. Jā, hokeja tāori, jā, tas vienīgais, ka varētu likties, ka pālī, bet ar zvaniņu nē.